Kā krāsaina zirdi rudenīgajā dienā jau pa gabalu Dobelē pamanāmas nosiltinātās izglītības iestāžu ēkas. Izmantojot klimata pārmaiņu finanšu instrumentu finansējumu, Dobeles novadā nosiltināti 4 bērnudārzi un 7 skolas. No tiem 5 izglītības iestādes atrodas pilsētā, bet 6 pagastos. Atsevišķos pagastos ir nosiltinātas pat 2 ēkas, un līdz ar to tas ir. Tā kā man to apliecina pagastu vadība, tad viņiem tāda iespēja nebūtu, ja nebūtu veikt šī teritoriālā reforma un mēs nebūtu kā viens vesels novads. Dobeles bērnudārza Zvaniņš fasāde iegūst 5 dažādus toņus un iesākumā pat esot licies, ka mazliet par košu. Bērnudārzā veikt nevien ārsienu siltināšana, bet arī logu nomaiņa un pagraba siltināšana, un efekts jau ir jūtams. Jā, katru rītu sagaidot bērnus, mēs ieraugam, cik viņiem jauki un silti nometot savu mētelīti. Viņš paliek tādās īsās piedurknītēs, šortiņos, meitenes arī gandrīz vasarīgās kleitiņās. Tātad bērniem ir silti un labi. Tas tilts ir caurs, to vajag salāpīt. Kamēr bērni savās roķļās stāsta, ka, lai salāpītu tiltu, jātur ciet zelta un sudraba dalderi, pieaugušie to vēl negrib saprast. Šomēnes Dobelē pabeigt tikai pirmās daudzdzīvokļu ēkas siltināšana. Es domāju, ka tā droši vien iedzīvotāja kaut kāda pasivitāte, kad ļoti daudzi nav informēti arī par tām iespējām. Un tieši tā nezināšana iespējams arī attur kaut ko kārtot, veidot uz priekšu. Vienmēr ir labāk, varbūt mazāk runāt, bet reāli piemēri, kā tas varētu izskatīties mūsu gadījumā, ka ir nosiltināts šīs ēkas, ka tas būs tas, kas pamudinās domāt visiem iedzīvotājiem par to, ka tikai taupot enerģiju, tātad respektīvi siltumu, mēs varēsim samaksāt tos komunālas rēķinus, kuri mums nāk priekšā. Lai piemērs iedzīvotājiem būtu pilnīgs un nosiltināts būtu visas pašvaldības iestādes, Vides ministrijā jau iesniegts jauns projekts, kuru paredzēts īstenot nākamgad. Jo tās podrība jau bija no citas